11. novembrī sasildīsim Latviju ar savām domām un aizdegtajām svecīšu liesmiņām. Godināsim tos, kuri ticēja neatkarīgai Latvijai un cīnījās par mūsu valsts brīvību. Piedalīsimies Lāčplēša dienai veltītā dievkalpojumā Doma baznīcā. Skatīsimies īpašu ziņu speciālu izlaidumu un tiešraidi no Svecīšu sienas pie Rīgas pils. Būsim kopā Lāčplēša dienas svinīgajā pasākumā pār Daugavu sasaucoties. Latvijas televīzija ar Latviju sirdī. Kāpu ielas pamatā ir sena ceļa trase, kas gadsimtu gaitā daudzkārt izmainīta. Mana mamma stāstīja, ka tā mana vecmāmiņa Matilde ir bijusi krodzinieka meita, un viņai bijis liels pūrs. Man saka, Ieva, jūs pārdodat, jums tik foršā vietā tas zemesgabals. Un tad mēs uzreiz zvanījām uz to telefonu. Es tā kā pieteicos, ka es pirkšu. Un tad tur sākās. Tagad es tā rēni un mierīgi skatos, jo tā tiešām ir vēsture. Viņš pat uzlīdz gadskaitli ir 20 gadi. Jau stāv šis objekts un, protams, kad ir jāpabrīnās par īpašnieku, par arhitektu. Raidījums Ielas garumā. Sestdien 5. vakarā LTV1. Tavu draugu misija ir atbalstīt tos, kam klājas smagi un kam palīdzība nepieciešama tūlīt un tagad. Jau 11 gadus no Enguras līdz Ukrainai. Biedrības Tavi draugi dibinātājs Ulvis Noviks 1-1 patriotu nedēļā. Skatieties rīt pēc panorāmas LTV1. Baltā Daugava un streļķu asinīm krāsotie krasti ir un būs Latvijas karogs. Bezbailīgi un pārgalvīgi pretī brīvībai ar vienu dzīvību katram, ko bezskaislīgi samaļ pārmaiņu laiks. Mājas un ģimenes nācās atstāt visiem latviešu vīriešiem mobilizācijas vecumā. No Zemgales līdz Daugavgrīvai, no Kurzemes līdz Vidzemei. Strēlnieku vienības bija tikai sākums ceļam uz vienotu latviešu armiju. Dokumentālā filma 8 zvaigznes. Fričs krita panikā. Bijām ierakumos Daugavas labā krastā, kad vācieši Nāvas salai uzlaida Fosgenu. Tik daudz krieviņu aizgāja bojā drausmīgā nāvē. Šodien bez 10:4 LTV1. Valmieras teātris atgriezies atjaunotajās mājās ar izrādēm 3 zālēs – Lielajā, Apaļajā un Jaunajā zālē. Iestudējumi arī Kurtuvē, viesizrādes Tabakas fabrikā Rīgā un citvieta Latvijā. Jaunības traģēdija Romeo un Džulieta Ineses Mičulas režijā no 15. novembra Lielajā zālē. Uz tikšanos Valmieras teātrī.